Laiku pa laikam paceļās jautājums, ko tad tas nozīmē dzīvot veidiskajā tradīcijā, ko tas nozīmē ievērot jogas principus, vai tur ir kāds sakars vai nav. Kas tad īsti tas ir dzīvot atbilstoši veidiskai domāšanai? Jā, taisnība, tas patiešām saistās ar to, ko mēs saucam par jogas ceļu, jogas domāšanas veidu, jogiskie apziņas stāvokļi. Te varbūt vienmēr ir vērts atcerēties to, ko tad nozīmē vārds joga tulkojumā no sanskrita. Tulkojumā no sanskrita vārds joga nozīmē vienotība, harmonija, arī saikne. Vienotība ar ko? Vienotība ar visuma principiem, ar dievišķo. Iekļauties harmoniski tajās enerģētiskajās plūsmās, kurās mēs jau esam. Laiku pa laikam kādam šķiet, ka, lai dzīvot atbilstoši veidiskiem principiem, tad tas nozīmē noteikti to, ka celtos 4-5 no rīta prakses veikšana, meditācijas, mantras, tur asanu taisīšana, un saigāt noteikti tur vēl kaut kādos tradicionālos apģērbos, un tev noteikti tur ir kaut kādas tulsī koka malas, jeb krēles, jeb rudrakšs, jeb kādas citas, un vēl kaut kāda vesela virkne citu atribūtu. Godīgi sakot, visiem šiem ārējiem atribūtiem ar jogisko, jeb veidisko dzīves veidu sakara nav gandrīz nekāda. Vispirms varbūt ir jāpadomā par to, ko tad lielie klasiķi rakstīja par to, ko tad nozīmē šis dzīvesveids. Un te varbūt ir jāpaņem vērā tāds ļoti nopietns autors kā Patanžalī un viņa jogas sutras. Šajā darbā Patanžalī dod 8 pakāpju jogas aprakstu, jeb 8 soļu jogas, jeb norāda šos 8 pazīmes, kas liecina par to, ka tu dzīvo atbilstoši tiem likumiem, principiem, kas tevi ved harmonijā ar dievišķo, ar harmoniju, ar visuma harmoniju, ar radības principiem. Tad kā pirmo soli, ja pakāpi, Patanžalī norāda jama, jogas ētikas kodeks. Šis ētikas kodeks ietver veselu virkni dažādu ierobežojumu. Un šajā posmā, tas ir pats sākuma posms, tad cilvēks arī iegūst to kontroli pār savu ķermeni, prātu. Būtībā īsti neapgūstot šo pirmo līmeni, šo jamas līmeni, nav īsti liederīgi doties tālāk. Tad, ko tad īsti nozīmē šī jama? Jama tātad iekļauj sevī 5 principus. Pirmais princips, kas šeit tiek iekļauts, ir tā saucamā ahimsa, jeb nevardarbība. Tas nozīmē nenodarīt ļaunumu citām dzīvām būtnēm un arī sev. Nākošais ir satja, jeb patiesīgums. Atturēties no meliem, pašapmāna, būt godīgam pret citiem, pret sevi. Asteja, jeb sveša nepiesavināšanās. Nepiesavināties un arī nevēlēties iegūt to, kas tev nepiedar vai nepienāks. Aparigraha, jeb nepieķeršanās. Atteikties no nevajadzīgajām lietām, nepadoties alkatībai, nekam nepieķerties, būt brīvam. Brahmačārja, jeb atturēšanās. Tā ir norobežošanās no jutekliskā visplašākajā nozīmē. Nepakļaušanās kaislībām, seksuālām vēlmēm. Tas nenozīmē to, ka tev noteikti nav kaislību, bet nekļūsti viņām padots, pakļauts, neesi no viņām atkarīgs, mācies viņas pārvaldīt un ierobežot. Tad nākošais posms jogas ceļā ir nijama. Tie ir dzīves principi. Nijamā, šais dzīves principos, ko tad Patanžalī ir iekļāvis? Viņš iekļauj šeit tā saucamo šauča, jeb ārējā un iekšējā tīrība. Ārējā tīrība tas būtu skaidrs, iekšējā tīrība, emocionālā tīrība, garīgā tīrība. Santoša. Apmierinātība ar to, kas tev ir. Esi pateicīgs par to, kas tev ir. Visums tev tāpat vienmēr dod to, kas tev patiešām ir vajadzīgs. Nākošais ir tapasja, tā būtu tā saucamā pašdisciplīna, jeb askētisms, rūpīgums un centība veicot visdažādākās praktikas, pildot savus darbus un pienākumus. Svathjā tā ir pašiziņa,
un garīgās literatūras, garīgo zināšanu studijas. Un tālāk ir Išvara Pranidhana. Tā ir tā saucamā sevis nodošana augstākajam pirmsākumam, visu savu darbību un to rezultātu ziedošana, jeb nodošana dievišķiem, paļaušanās uz dievišķo. Tāpēc viņš nesauc konkrēts dievs, viņš runā par nodošanu dievišķajam, tiem dievam. Šie ir 5 tikumi, kurus nosauc Patanžalī. Taisnība vēl vēlāk daži citi lielie skolotāji ir pievienojuši vēl arī dažus citus aspektus, bet sākotnēji Patanžalī nosauca šos 5 aspektus. Tad nākošā pazīme, kas liecina par to, ka tu ej jogas ceļu, ir asanas. Tie ir tie fiziskie vingrinājumi, ko mēs bieži sakām, viņš taisa jogu, viņš dara jogu. Tas ir asanas. Jā, fiziskie vingrinājumi mums ir nepieciešami, lai mēs uzturētu savu ķermeni kaut kādā noteiktā fiziskā formā. Viņa ir ļoti svarīga jogas daļa, bet tā ir redzamā jogas daļa, kas uzlabo mūsu veselību. Bet šeit ir viena ļoti, ļoti būtiska lieta, kas ir jāatcerās. Asanas pašas par sevi neko nedod cilvēka garīgai izaugsmai. Pilnīgi neko nemaz un necik. Jā, asanas palīdz vairot harmoniju dzīvē, palīdz noņemt kaut kādus mentālos, emocionālos blokus, palīdz vairot enerģiju. Bet pilnu jogas, ja bēdziskā dzīvesveida efektu tu vari iegūt tikai un vienīgi tad, ja tu praktizēsi visus 8 jogas soļus, jeb pakāpes, jeb sadaļas, to var vienkārši dažādi saukt, bet visas šīs lietas, ne tikai asanas vien. Un ja kāds, kurš praktizē tikai asanas un samācījies viņas ļoti labi izpildīt, un saka, es esmu jogs, tur ir ļoti nopietnas jautājums, kas tu īsti esi. Vai tu esi jogs vai nē, tas ir ļoti apšaubāmi, ja tu neveic tās pārējās lietas, tās emocionālās, garīgās lietas. Nākošā, vēl 4. pakāpe, jeb solis, jeb sadaļa ir pranajams, jeb dzīvības enerģijas pārvaldīšana. Ja tie ir elpošanas vingrinājumi, tā ir mācīšanās pārvaldīt savu elpu, un ar savu elpu mēs diezgan efektīvi varam vadīt savu enerģiju, savu prānu. 5. pakāpe ir pratyahāra, jeb jūtu pārvaldīšana. Tad šī ir tā pakāpe, kas ir vērsta uz to stāvokli esi šeit un tagad. 6. pakāpe ir darāna, jeb prāta koncentrācija. Mēs visi zinām, cik ļoti mums prāts šaudās uz visām pusēm, un tad ir svarīgi iemācīties savu prātu koncentrēt uz kādu noteiktu objektu. Apturēt šo nepārtraukto domu skrējienu. 6. pakāpe ir ļoti cieši saistīta ar 7., kas ir dhyāna jeb meditācija. Tad šajā jogas sadaļā, pakāpē vai solī cilvēks mācās sajust tikai to, kas ir meditācijas objekts. Dhyāna gluži nav darāna, bet viņas ir ļoti saistītas lietas, ka meditācija un prāta koncentrācija ir saistītās lietas, viņas ir vienlaicīgi tiek trenētas. Un tad 8. pakāpe, samadhi, mēs nonākam vienotībā ar dievišķo pirmsākumu. Ja mēs tā rūpīgi pāanalizējam, tad ārēji mēs redzam šeit tikai to sadaļu, kas ir asana taisīšana. Jā, to mēs varam ārēji redzēt, ka cilvēks taisa kaut kādus fiziskos vingrinājumus. Labi, arī pranajams, arī elpošanas vingrinājumus mēs varam redzēt, ka cilvēks veic. Pārējās visas pazīmes, jeb darbības, jeb jogas sadaļas, jeb veids kā dzīvesveida sadaļas nav ārēji redzams. Un šeit domā to, ka noteikti tur oranžas krāsas tērpā, vai tikai baltas krāsas tērpā, vai kaut kādā veidā Indijas nacionālajā tērpā, tur sarī vai dati, ka tas ir tas pareizais veids. Kāpēc? Kāds sakars tam ar to vispār? Kāpēc tieši sarī ir pareizais apģērbs? Kāpēc to nevar darīt džinsos? Džins varbūt nav tas ērtākais asana veikšanai, ja? Ērtā tērpā tas varbūt būtu pragmatiski saprotams. Kāpēc tas nevar būt lino apģērbs, ja? Tam nav nekāda sakara ar cilvēku iekšējiem stāvokļiem. Jogas princips, jogas stāvoklis un jogas dzīvesveids ir iekšējs cilvēks stāvoklis, un tas ārēji nav novērojams. Ne visi cilvēki, kas taisa asanas, saka, ka mēs esam jogi, ir jogi. Bija man arī tāds gadījums, kad es braucu ar mašīnu, un tas ir diezgan tālu no Rīgas, tā ir Latgala.
jau tāds lietains laiks, lauku ceļš, un pa ceļu malu iet veca māmiņa. Es apstājos, paņem viņu mašīnā, pavedīšu kādu gabaliņu, kur viņai vajag, un vecā kundze ar smaidu un pateicību, vai dēliņ, paldies, ka paņēmi, man tur vēl tur jāaiziet tik tālu, vai tu varēsi man tur līdz tam celgaļām aizvedīšu, ievadīšu liekšā, kādas bija problēmas. Sākam runāt, bijusi uz baznīcu, katru sestdienu viņi iet uz baznīcu, ļoti saprotam un loģiski lieta, bet ar tādu lielu pateicību un smaidu, kad viņi ir paņemti, viņi saka, paldies Dieviņam, redzi, ka tu man trāpījies, jā. Paldies Dieviņam, ka tu mani pavēdi. Paņēmi mašīnā. Bet saku, es tad viņai prasu, bet ko jūs darītu, ja jūs neviens neņem mašīnā, un lielākoties droši vien tā ir, jo ceļš ir lauku ceļš, droši vien mašīnas bieži neiet, un kā es saprotu, tur ir diezgan kilometri jāiet diezgan daudz šai māmiņai no baznīcas uz mājām, turp un atpakaļ. Viņa saka, kā? Tad es kārtīgi izstaigātos un izvingrinātos. Māmiņa atrada pozitīvo, vieglo, jebkurā gadījumā, gan tad, kad viņu paņem mašīnā un aizved, gan tad, kad viņai neviens nav trāpījies un viņai jāiet ar kājām. Viņa visu laiku dzīvo ar mīlestības un pateicības sajūtu pret dievišķo. Tagad jautājums, vai šī māmiņa ir joks? Vārdu jogu? Vai viņi dzirdējusi? Es nezinu, varbūt, ka pat vispār nav dzirdējuši tādu vārdu kā joks. Kas ir Šīva, Brahma? To droši vien, ka viņa nezina. Protams, jā, viņa tur noteikti zina Dievmāte, Jēzus, jā, to viņa zina, jā. Vai iedomāsimies tur kādu mūsu tā saucamo jogas salonu Rīgas centrā, jā, 6 vai 5 vai 7 vai 8, vienalga kaut kad no rīta tur regulāri cilvēks atnāk, taisa asanas un saka, es esmu jogs, mēs te praktizējam jogu. Tiesa gan, kā tur viņam iet ar dažādām naudas lietām un cik viņš ir laipns un pieklājīgs pēc tam saziņā ar citiem cilvēkiem, ir ļoti, ļoti, ļoti liels jautājums. Kurš no šiem cilvēkiem, šī lauku māmiņa, kura pa jogu neko nezina, vai šis centrā strādājošais jogas instruktors vai pasniedzējs, kurš tad no viņiem ir jogs? Visticamāk, ka tas jogs ir māmiņa, kura neko nezina un kuras pēc savas reliģiskās pārliecības ir kristieti. Ne jau tas, vai tu tur klanies Višnum, Krišnam, Šivam vai vēl kaut kam, vai Allaham vai Budam, nozīmē to, vai tu dzīvo saskaņā ar dievišķajiem principiem. Tam ar to nav nekāda sakara. Bet tavs iekšējais stāvoklis, mīlestība, ko tu izstaro, tam gan ir nozīme. Varam kaut vai atcerēties mūsu pašu klašītus. Mērnieku laiki, Oliņieta. Ko viņi saka? Lēmu, kur iedama Dieva vārda man vajaga mutē. Pēc rakstura. Ļauna, cietsirdīga, intriganta, mankārīga. Kā viņi izturās pret saviem pušelniekiem, kā viņi izturās pret lienu. Tiešām? Vai tās vērtības un reālā attieksme pret dzīvi un pret saviem radiniekiem un saviem tuvākiem, kāds ir Oliņietai, ir uzskatāms par kristīgajām vērtībām? Jā, bet pēc vārdiem viņi kristieti, ārēji viņi kristieti. Vai tad manu reliģisko pārliecību raksturo, cik lielu krustiņu es nesāju? Ja man mazāka ticība, mazāks krustiņš, lielāka ticība, lielāks krustiņš, vai tad tiešām tā? Nē. Tur nav nekāda sakara. To, vai tu dzīvo saskaņā ar dievišķajiem principiem, norāda tikai un vienīgi tavs iekšējais stāvoklis. Tavs ārējās uzvedības, tavs ārējās attieksmes izriet no taviem iekšējiem stāvokļiem. Bet rituālu veikšana nenozīmē to, ka tev šie rituāli kaut ko nozīmē. Un arī jogas ceļā ir ļoti būtiski saprast tādu lietu. Tas, ka tu vari nostāvēt, teiksim, uz vienas kājas 2 stundas, ka tu esi ļoti liels jogs, varbūt, bet diez vai. Redzat, jogs ir iekšējs stāvoklis, un jogs nestāsta un nereklamē savas garīgās prakses, instrumentus un metodikas.
Tad, kad kādam kaut ko vajadzēs, ja viņš varēs, viņš palīdzēs un pielietos to, ko viņš māk, bet bez vajadzības viņš to citiem nerādīs un nereklamēs. Faķīrs principā ārēji dara to pašu, ko jogs. Bet viņš to visiem rāda, viņš par to visiem skaidro un stāsta. Un tā ir ļoti kardināla atšķirība. Atšķirība ir iekšējā motivācijā, iekšējā virzībā. Tātad mana attieksme pret veidisko dzīvesveidu, vai mana attieksme pret kristīgo dzīvesveidu, vai vēl kādu citu dzīvesveidu, ir tikai un vienīgi mana iekšējā sajūta, un tie ir procesi, kas man notiek sirds līmenī. Ārējie procesi ir ārēji instrumenti, kas ir apmēram tā, kaut kur tur, koku galotnēs tas vējš pūš un čivina, bet mana būtība ir šeit, tagad un šajā vietā.